Pagājušā gada nogalē, kad Latvijā iestājās salta, tukša un badīga ziema, šajā pagalmā dzina projekts ar nosaukumu Krīzes auto. Īsos vārdos atgādināšu, par ko ir runa. Pagājušā gada beigās par 50 latiem atpirkām no Latvijā dzīvojoša angļu žurnālista 16 gadus vecu Renault Twingo. Auto šķita man interesants tāpēc, ka tas nekad nav bijis pārdošanā Lielbritānijā. Es zināju, ka tas ir izveicīgs mazs auto, un kad ieraudzīju pāris tādu ķengaragā, es sapratu, ka gribu tādu. Maiks automobīļu uzturēšanai bija piegājis radoši un taupīgi, taču tehniskā apskata to nez kāpēc nebija novērtējusi. Mūsu plāns bija savest Twingo kārtībā un pēc tam pārdot, vēlams ar peļņu vai vismaz bez mīnusiem. Esam iegādājušies arī kapotu trosīt jaunu. Numuru piestiprināsim, lai apskatē nenokrīt nos, tāpat kā stikls aizmugurējais. Firma garantija. Jā. Sataisījām ātri, taču ar biznesu kaut kā nevedās. Vai nu cena bija par augstu, vai citi sludinājumi šķita kārdinošāki. Tāpēc Twingo tika pārkvalificēts par servisa maiņas auto. Par spīti jampampeņu izskatām, Twingo izrādījās automobīlis ar raksturu. Tas panāca to, kas 15 gadus nebija izdevies nevienai dzīvai vai nedzīvai būtnei uz šīs planētas. Proti, piespiest manu draudzeni valkāt ziemā cepuri. Lieta tā, ka sirds stimulators jaunas motorblīvas izskatā, tā arī nepaukstināja temperatūru Twingo salonā. Taču tas nekas, automašīnas vadītājs vienmēr saglabāja vēsu prātu. Pat tad, kad bordo krāsas Renault sāniski nesās pa brīvkalnu trasi. Analoga automašīna, kurai nebija pat ABS, ārkārtīgi iepatikās mūsu drošas braukšanas instruktoram. Renault Twingo vienkārši, var teikt, bauda braukt. Tīrasiņa mašīna, nekāda elektronika, vadās lieliski, un ja kāds grib mācīties parotaļāties uz slidena ceļa, iesaku tieši automašīnas bez kādām elektronikām. Mūsu krīzes automobīļu projekta vārdā Renault Twingo ar kodu nosaukumu Brunā Varde ir veiksmīgi noslēdzies, automašīna ir pārdota. Taču tas nenozīmē, ka mēs apstāsimies pie sasniegtā. Izmantojot situāciju, kad Latvijā trūkst pieejama komerctransporta, mēs nolēmām atrast automašīnu, kura jau sen nav darījusi to, kam ir bijusi ražota. Mārtis ir apsolījis to atkal atgriezt dzīvē. Pamestais Opel Combo ražots 1998. gadā, tātad pirms 12 gadiem. Izskatās, ka ceriņkrūma ēnā tas pavadīs lielāko daļu no tiem. Negluži. Sanāk, ka 4 gadi. Sanāca tā, ka izgāja tehnisko un pēc mēneša nopirka šito jauno. Un tas palika stāvēt sētmalā. Tev izdevās man pierādīt, ka no Vardes var uztaisīt automašīnu un pie tam vēl to kādam pārdot. Bet šis man izskatās salīdzinoši bezcerīgi. Man liekas, ka tā mašīna ir ieaugusi zemē. Bet no viss jau var kaut ko uztaisīt vienmēr. Kā iepriekšējā reizē teici, viņi sliktākā gadienā var nokrāsot zaļu pirms jāņem. Viņi jau ir zaļi. Labi, kas mums ir jādara tālāk? Es domāju, kad nomazgāsim viņu, mēģināsim dabūt atpakaļ balto krāsu, tad pirms darbināšanas pārbaudīsim, kas tomēr tur tajā motorā ir iekšā, vai tur nav. Tu pieminēji vārdu darbināšanu. Jā. Vai apskatāmies motoru? Jā. Drakulas pils. Zem motoru pārsega pavērs skats kā vecos bēniņos, gluži vai jāņem rokā slota. Doma ir izdzenāt dzirnekļus. Pirms darbināšanas pārbaudīsim, akumulators mīris izskatās. Tad mēs pārbaudīsim siksnas, uzreiz nomainīsim eļļu. Pirms darbināšanas izgriezīsim lēnām motoru ar atslēgu, lai pārliecinātos, vai tur no ūdens sūknis jau, ieklemmējis. Un spriežot pēc tā, ka nav ģenerators siksna virsū, tātad ģenerators jau arī ir apstājies un laikam vairs nebūs dzīvot spējīgs. Bet, parasti jau tas izskats ir tas draudīgākais. Dzīvē jau tas pierādās, ka tomēr, ja viņa mašīna bija uzkopta, tad atliek tikai viņu, iekustināt tās detaļas, un tad jau viņas atkal kalpo. Motortelpā atrodas arī kaut kas tāds, kam ar Opel rūpnīcu nav nekāda sakara. Gāzes iekārta, kas uzstādīta tepat Rīgā. Tāpēc jau tas automobils šobrīd ir interesants. Man vismaz, jo lētākais degmaisījums laikam Latvijā pagaidām ir gāze. Dziļāka tehniska stāvokļa analīze notiks servisā. Tagad aprobežosimies ar ārējo apskati. Durvis taisās vaļā, tas ir labi. Turpretīm aina aiz durvīm nav iepriecinoša. Pelējums ir pat uz stūres.
tālāk izrādās, ka no aizmugurējām durvīm nekas daudz pāri nav palicis. Reklāmā lietotām automašīnām, es domāju, ir piedāvājums liels, tā kā es domāju, šitās abas durvis vienkārši mēs nomainīsim pret citām. Skats kulbas iekšpusē ir labāks. Daži rūsas pleķi uz grīdas un viss. Globāla metināšanas darbi kombo nedraud, un pasākums vairāk izskatās pēc kosmētiskā remonta. Okay. Es abrīnoju tavu optimismu, tādā gadījumā man ir divi jautājumi. Vismaz pašreizējā stadijā, kā tev šķiet, cik daudz laika tas varētu prasīt, un varbūt kādi būs pirmie ieguldījumi? Es domāju, nedēļas laikā viņu, teiksim, dienā ar viņu strādājot 2 puišiem, mēs viņu varētu savest kārtībā. Ieguldījumi, tas tātad būs jauns akumulators, jauna eļļa, varbūt tās, teiksim, zobsiksni jauna, jāpaskatās, visticamāk, ka jauna, droši paliek nedroši. Tad abas aizmugurējās durvis tiks mainītas un vasaras riepas. Tas iesākumā. Ja tur kaut kas pa klučiem vai pa kaut kādām bremžu manžetēm, tas... Es dzirdu apmēram 300 latus, vai es kļūdījos? Darbā, teiksim, detaļās, viņam kaut kāda, no 200 līdz 300 varētu būt. Labi, evakuātors studijā? Jā. Kombo, kas savulaik bijis balts, bet tagad iegūs laukakmens krāsu, negribīgi atstāja iesildīto vietu līdzās vēl sirmākam mikroautobusam Latviju. Varbūt nākamo ņemsim to? Nokļūst servisa pagalmā, kombo izskatās kā izcelts no dīķa. Kā tāds var darboties? Mehāniķi metas tam virsū ar piepīpējumiem vadiem, un tavu brīnumu iepīkstas Opel signalizācija. Dzīves gan, taču vai vesels? Mēģinām tā, mēģinām šā, starteris braši griežās un kombo ierūcas. Tātad jau pašā projekta sākumā man nebija taisnība. Motors rūc, vai ne? Jā, mēs pārliecinājāmies to ar otras mašīnas palīdzību. Teiksim, pat cik nav akumulātora šobrīd un ģenerātora. Tu piepīpējām, viņš pielec, dūms ir, tātad jau cerība tuneļa galā. 1,4 litru motoriņš, kurš nebija garšojis benzīnu 4 gadus, tagad darbojas apbrīnojami klusi. Īsāk sakot, motors rūc kā jauns, tas nozīmē, ka tagad jūs ķersieties pie mazgāšanas darbiem, vai ne? Jā, mazgāsim, lai nesamērētos, teiksim, pie jaukšanas, un tad arī pēc tam, kad būs nomazgāts auto, tad jau līdīs motorā iekšā. Un tad skatīsimies tālāk? Jā. Skaidrs, labi. Tādā gadījumā es atļaušos paņemt vienu suvenīru. Un šo. Tas man būs mājās. Labi, skatīsimies, kas notiks tālāk. Bet tālāk ir darbs ūdenim, augstam spiedienam un pacietībai. Atpumpētajam furgonam tiek piepumpētas riepas un pats aizstumts uz ūdens procedūrām. Kad aizpūstas 4 gadus krātās lapas un noņemts pirmais kultūras lānis, kombo tiešām sāk izskatīties pēc automašīnas, kas vēl brauks pa ielu. Pirms pāris nedēļām šajā pagalmā atstājām automobili, kur bijām atraduši, ko tur liekties zem koka. Pirmais darba uzdevums bija notīrīt no tā sūnas, bet kur tad ir mūsu brīnišķīgais kombo? Vau! Vai tiešām tas ir tas pats auto? Ko viņi ar to izdarījuši? Pa šo laiku kombo ticis pie jauniem bremžu cilindriem, stāvbremzes trosītes, eļļas, filtriem, jaunu akumulātoru un ģeneratoru, aizmugurējām durvīm, puses izpūtēja un pretkorozijas apstrādes. Un pats galvenais, tas atkal ir balts. Tik balts, ka pat var kalpot par braucošu reklāmu. Jāsaka, ka bez starpgadījumiem reises numuru 775 gan nav izticis. Braucot uz apskatu, pa ceļām uzsprāga izpūtējs, tur visi zirnekļi tur parādīja mēli. Tad, rokas bremze, tur negribēja strādāt kā nākās, un vēl brīvprātīgi piespiedu kārtā es atļāvu izbakstīt caurumu slieksnī, kur man likās, ka tur it kā vēl nav tā korozija, bet, kā izrādījās. Bet arī labi, tad, kad atgriezām slieksni noļā pie reizes, tad mēs tikām klāt tādā vietā, kur nevar izpūst ar antikoroziju. Tad mēs izpūtām un tad aizmetinājām ciet, tā kā tajai vietai labi ilgi jāstāv. Laiks apkopot izmaksas. Cik tad izmaksājas krīzes auto mazajam biznesam? Automašīnas vērtība pie iegādes, mēs viņu iegādājāmies par 400 latiem. Remontā iztērētie materiālu summa ir aptuveni plus mīnus 220 latiņi. Tad nāca klāts vēl CSDD gada nodoklis un pati apskate. Un automašīnu mēs ar evakuātoru atvedām no pirkšanas vietas, tā kā, brutāli kopā sanāk 700
latu šis pasākums. Nav gluži simtlatnieku auto. Varbūt vienkāršāk bija nopirkt ejošu auto pēc sludinājuma. Pa 700 latiem tā būtu braukta mašīna, kurai nebūtu jaunas rezerves daļas kā kluči, eļļas, akumulators, ģenerators, nu, kas ir, teiksim, detaļas, kas ir jaunas uzliktas. Nu, rekā. Kas vienam ir šrots un ārā metama lieta, citam ir kaut kas pavisam noderīgs un pat palīdz nopelnīt naudu. Nu, nav jau tā, ka pie Komvo mēs būtu tikuši pilnīgi par velti. Kopā ar atsēņošanu un remontu automašīnu izmaksāja 700 latus. Taču, paskatieties sludinājumus, nav iespējams nopirkt šādu ejošu automobīlu ar tehnisko apskatu un gāzes iekārtu. Vienīgais, kas palicis pāri no Kombo vientuļnieku dzīves zem koka, ir tāda neliela pelējums maciņa salonā, kas nozīmē, ka vismaz vēl kādu laiku nāksies atbalstīt autokosmētikas tirgotājus. Šī mašīna mūs uzrunāja ar to, ka viņai ir gāzes iekārta virsū. Jā, tātad, nu, pēc šā brīža rādītājiem es paredzu, ka man jau līdz Ziemassvētkiem būs remonts vismaz jau atmaksājies uz degvielas starpību, ko mēs iegūstam braucot ar gāzi. Nu ko, laikam pienācis laiks atvadīties, un šajā vietā būtu pareizi teikt, neatkārtojiet neko tādu mājās. Gluži otrādi, es teikšu, atkārtojiet gan. Ar pareiziem instrumentiem, prasmi un nedaudz naudas jūs varat tikt pie kāda nekāda, bet tomēr auto. Vienīgais ieteikums – Frankensteinu labāk būvēt no vācu automašīnas, jo Opel arī nākamajā dzīvē paliks Opel.